Šodien par paklausību, drusku par paklausību. Bībelē ir interesants gadījums ar Izraēlu tautu. Ļoti labi var redzēt, kā viņi neklausa Dievam, diemžēl neklausa Dievam. Un es jums izlasīšu, izstāstīšu par paklausību, jo bieži vien cilvēki viņi saka, kā es visu izdarīju, un nav, rezultāti nav, jā. Patiesībā Bībele nekur nesaka tev, ka tu esi visu izdarījis, tev pienākās kaut kas. Dievs sagaida, ka tu viņam uzticēsies, kalpos, darīs to, ko viņš vēlās. Ievadā es jums izlasīšu 1. Samuēlu. Uzliec man uz ekrāna, lūdzu, 1. Samuēla grāmatu. Un tur ir stāsts par Saulu. Kāds zina, kas bija Sauls? Jā, Sauls bija Izraēla pirmais oficiālais ķēniņš, oficiālais valdnieks. Saulu izraudzījās Dievs, un Sauls vadīja Izraēla tautu karos, aizstāvēja savu zemi un tā tālāk un tā tālāk. Un tad vienā brīdī viņam bija jāiet karot, un viņam noteica, kas viņam ir jādara. Viņš neizdarīja faktiski to, ko viņam Dievs lika darīt. Tā vietā viņš ļāva karavīriem savākt laupījumu, ko nedrīkstēja savākt. Un tad, kad viņam Samuēls teica, viņš saka, ko dari? Kas tev tā pa lopu blēšanu tur tavā nometnē? Viņš saka, nē, mēs tikai labāko tam kungam paņēmām. Tas kungs bija teicis, ka neko nedrīkst ņemt, viņš saka, bet mēs tam kungam paņēmām, viņi izdomāja. Un es lasīju kādā komentārā, interesanti, viņi saka, Sauls domāja, ka viņa domas ir augstāks par Dievu atklāsmi. Sauls domāja, ka tas vārds, ko pravietis viņam teica, ir zemāks par viņa idejām un domām, viņš pakļāvās cilvēkiem. Un tad Samuēls viņam saka, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību? Tā kunga balsī. Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā auna tauki. Amen? No tā es arī gribu iesākt. Jo Sauls, tie, kas nezina, varbūt Sauls zaudēja visu savu valdību. Tā kunga gars no Saula bija aizgājis prom. Viņš zaudēja visu valdīšanu savu, viņa vietā ievēlēja Dāvidu, svaidīja Dāvidu. Dievs izvēlējās Dāvidu un svaidīja Dāvidu par ķēniņu. Es saku, lai tā vārdu ievēlēja, it kā būtu demokrātija viņiem bijusi. Dievs lika un iecēla un ievēlēja. Nu lūk, un par Izraēlu ir gadījums par paklausību Dievam, un cik svarīgi ir paklausīt Dievam. Ir vesela rinda cilvēki, kuri apgalvo, ka viņi klausa Dievam. Un daži cilvēki ir tādi, kur, es godīgi atzīstos, es ironiski uz to skatos, varbūt netaisni, bet ironiski, jo ir cilvēki, kuriem liekas, ka viņam katru nākamo soli, katru nākamo elpu, ja viņam Dievs teiks elpot, viņš elpos, ja Dievs neatgādinās, ka jāelpo, viņš neelpos. Viņš viss tāds staigā, ja. Es Bībelē nekur to neredzu, es tiešām neredzu. Mūsdienās gan esmu redzējis, dzirdējis cilvēku, ir tāda Dieva gara vadība, ka neviens tomtoms blakus nestāv, viņš jau vadās nepārtraukti. Es domāju, ka Dievs Bībelē ir atstājis arī principus, pēc kuriem jādzīvo. Dievs svētais gars vada mūs, amen, un Dievs sagaida, ka mēs klausīsim viņa pavēlēm. Skaties par Izraēlu, 5. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, 41. un 44. pants. Drusku cītiņi par paklausību un par arī nepaklausību, protams, bet ar mērķi, lai mēs mācētu saprast, kas tad ir paklausība un kas nav paklausība. 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, 41. pants. Skaties, kā šeit ir rakstīts. Tad jūs man atbildējām sacījāt, mēs esam apgrēkojušies pret to kungu. Izklausās baigi svēt, vai ne? Mēs esam apgrēkojušies pret to kungu. Mēs dosimies kalnu, cīnīsimies, kā tas kungs Dievs mums ir pavēlējis. Un kad jūs ik viens jozāties ar saviem ieročiem un gatavojaties doties augšup kalnos, tad tas kungs man sacīs, saka viņiem, necelieties un nekarojiet, jo es vairs neesmu jūsu vidū, ka jūs netiktu savienaidnieku sakaut. Bet, kad es jūs brīdināju, jums to sacīju, tad jūs neklausījāties un pretojāties tā kunga pavēlē. Jūs kļuvāt pārgalvīgi un devāties kalnos. Tad amorieši, kas dzīvoja kalnos, gāja jums pretī un vajāja jūs, kā biķis to dara, un kāva jūs Seirā līdz pat Hormai. Faktiski, tiem, kas nezin par situāciju, izstāstīšu. Vēl 4. Mūzes uzreiz izlasīsim. 4. Mūzes grāmata, 14. nodaļa, no 41 līdz 43. 4. Mūzes grāmata, 14. nodaļa, no 41 līdz 43. Bet Mūzes sacīja, kāpēc jūs pārkāpjat tā kunga pavēles? Tas jums neizdosies. Neiet uz augšu, jo tas kungs nav jūsu vidū, ka jūs netiekat pēkšņi savienaidnieku sakauti.
Jo amalekieši un kanānieši ir jūsu priekšā, ka jūs nekrīt no zobena, jūs esat no tā kunga atkāpušies. Tāpēc tas kungs vairs nav jūsu vidū. Un situācija tiem, kas nezina, viņi ir nonākuši beidzot pie absolūtās zemes robežām. Tas vēl nav 40 gadi pagājuši, tas ir pirms 40 gadiem. Viņi ir nonākuši, un Dievs saka Mozum, aizsūta izlūks, lai apskatās. No katras cilts paņem vienu, izlūka aiziet, apskatās, viņi atrod vīnogas, jā, vīnogas ir tik labas un gatavas, ka viņi nes uz kārts. Ja? Prātīgi džeki, nekas netiek saplēsts, sašķaidīts, viss tiek atnest. Un viņas, mēs saprotam, arī lielas, labas, kārtīgas svētības, citus augļus atnest. Bet pa ceļam viņi pamanīja arī milžus. Viņi ieraug milžus, un viņiem ir bail. Viņi nobijušies, atnāk apakaļ, un Dievs viņiem ir teicis, ka viņi tagad apstījās, tagad viņiem jāsina zobeni un jāiet karot. Tā vietā, lai iet karot, lai iet iegūt zemi, ko Dievs viņiem ir apsolījis, zemi, kurā dzīvo nešķīs tautas, kuras ir apgānījušas, kā Dievs saka, visu šo zemi pat ar savu bērnu upuriem, ja, upurēdam savus bērnus elku dieviem Bālam, īpaši, ja, tas ir Dievs, kuram viņi to upurē. Un tad tā vietā, lai ietu iekarot, 10 cilvēkus saka, mēs redzējām milžus, mēs viņu priekšā bijām kā siseņi. Zinat, ka tautā saka bailēm liels acis, ja? Mēs viņu priekšā bijām kā siseņi. Nu, tas it kā viņi ar kalnu būtu starunājušies. Tā kā mēs arī viņu acīs bijām kā siseņi. Mēs aiziesim bojā, tā zeme aprī savus iedzīvotājus. Nu, un ka tur piens un medus tek. Un viņi saceļās pret Dievu un neiet karot. Viņi neiet karot, viņi patiesībā atkāpjās no Dieva, jo es jums ilsīšu vēlāk raksturvietu, kur viņi saka, iesim apakaļ uz Ēģipti. Atradīsim citu vadnoni un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Un tad ir tas, kad Dievs saka Mozum, saka, viss cauri. Ja viņi neiet, un tāpēc, ka viņi saka, ka viņu bērni būs par laupījumu tajā apsolītā zemē, tad es viņiem tā arī došu. Viņu bērni kļūs par laupījumu, un visi, kas ir 20 gadu un vecāki, kas nav ticējuši ieiešanai apsolītā zemē, kas nav klausījuši, tie visi nomirs tuksnesī. Un jūs zināt stāstu, ja esmu lasījis 40 gadu laikā, visi tā karotāja paudze, kas bija 20 gadu un vecāki, izņemot Jozo un Kālebu. Jo Jozo un Kālebs teica, mēs to dabūsim, mēs to varam dabūt. Un pārējie teica, nē. Un tauta ir teikts, raudāja visu nakti. Visu nakti viņi raudāja par to, ka viņi nevar iet apsolītajā zemē. Un tad ir tas, ka viņi saka, klausties, nē, nu ja jau Dievs grib, lai mēs ejam, tad mēs iesim. Viņi savāca savu zobens un ies, un Mozes saka, neiet, jo jūs esat no Dieva atkāpšies, Dievs nav ar jums. Un es jums gribu iziet cauri šim stāstam, parunāt par patiesu paklausību. Kas tad ir patiesa paklausība, ko Dievs sagaida? Attiecības ar Dievu ir pirmā lieta, no kā aug paklausība. Attiecības ar Dievu ir pirmā lieta, no kā aug paklausība. Ja jūs kādreiz īpaši mūsdienās aizrādīsiet kādam bērnam kaut ko, ka viņš dara nepareizi, pirmā frāze ļoti bieži būs, tu neesi mana mamma. Ja? Tā vēl ir pieklājīgā frāze, es nerunāju par nepieklājīgām frāzēm, par visām pārējām lietām. Bet viņš zina, ka tev nav nekādas varas, nekādas autoritātes, jo tev nav ar viņu nekādas attiecības. Attiecības ar Dievu, es sākšu no otras puses, attiecību pamatā ir uzticība Dievam. Attiecību pamatā ir uzticība Dievam, un visa pamatā ir attiecības ar Dievu. Es runāju par kristiešiem, par cilvēku dzīvi. Visa pamatā ir attiecības ar Dievu, un attiecību pamatā ir uzticība Dievam. Āmen. Attiecību pamatā ir uzticība Dievam. Skatieties, par Abrahāmu mēs lasījuši. Ir teiks, un Abrahāms uzticējās Dievam. Amen. Un Abrahāms uzticējās Dievam. Par Abrahāmu tas nozīmē, ka viņš pilnībā paļāvās uz Dievu. Līdzīgi, kad jūs paņemat krēslu, ja jūs uzticaties krēslam, viņa izskats jums ievieš drosmi, jūs uz viņa sēžat. Ja jūs neusticaties krēslam, jūs uz viņu kā sēdēsiet? Piesardzīgi, vai ne? Ja jūs maz viņam uzticaties, jūs viņu vispār nesēdēsiet. Es viņam neuzsēdies. Uzticība nozīmē, ka tu pilnībā paļaujies uz kādu, šajā gadījumā uz Dievu. Ja nav attiecības ar Dievu, tad nebūs pilna uzticība. Ja nav pilna uzticība, nebūs pilnas attiecības ar Dievu. Amen. Ja tu viņam neusticies, tu nekad
pilnībā uz viņu nepaļausies. Ja nav uzticības, nebūs patiesa attiecība ar Dievu. Ja nav uzticības, nebūs patiesa attiecība ar Dievu. Amen? Ja nav uzticības, nebūs patiesa attiecība ar Dievu. Vīrs ar sievu parunājiet savā starpā. Labi, nerunājiet, nestrīdieties vēl dievkalpojuma laikā. Bet, ja jūsu starpā nav uzticības, tad jūsu attiecības nav īsti veselīgas. Ja jums ir labas attiecības, tad parasti arī uzticība ir laba. Vai ne? Visi svētie neatzīstās, skatās uz mani koku sejām. Par ko viņš runā? Par to, kas ir viss pamatā. Skaties, kā es zinu, ka Izraels neusticējās Dievam. Kā es zinu, ka Izraels neusticējās Dievam. Jūs esat lasījuši stāstu, kas nav lasījuši stāstu, izstāstīšu. Par Māras ūdeņiem esat lasījuši. Viņi atnāca pie ūdeņiem, un ūdeņi bija rūgti. Ja es neesmu kļūdījies, tas ir kādas 3 dienu gājumā pēc tam, kad viņi ir pārgājuši tur, kam tur viņi pārgāja pāri Navas jūrai. 3 dienas pagāja, varbūt drusciņu vairāk, jo tur teiks, ka 3 dienas viņi nogāja līdz kaut kurienei tur, un pēc tam uzreiz par Māras ūdeņiem runā. 3+ dienas, lai nebūtu melots, 3+ dienas, un ko viņi dara? Viņš mūs te atveda, lai mēs te nomirtu no slāpēm, jo ūdeņi bija rūgti. Amen? Ne jau tikai viņi kurna par ūdeņiem, viņi kurna par Dievu, viņi saka, viņš mūs te atveda, lai mēs te aizietu bojā. Mūzus tur iemet iekšā, ko tur tai ūdenī, ūdens paliek salds. Es lasīšu, ja? 3 dienas, 3+ dienas pagāja, un viņi nodemonstrēja savu neusticību Dievam. Momentā nodemonstrēja savu neusticību Dievam. Tad ir manna. Par mannu esat lasījuši. Dievs deva mannu. Zināt, kāpēc Dievs deva mannu? Tāpēc, ka viņi sāk kurnēt. Viņi teica, mēs te nomirsim badā. Tur ir rakstīts pilnīgi precīzi, kad viņi sāk kurnēt. 2 mēneši un 15 dienas pēc iziešanas no Ēģiptes Izraels sāka kurnēt par to, ka viņiem maizes nav. 2 mēneši, 15 dienas. Kāds atcerās, kā Izraels izgāja no Ēģiptes? Šitā ir baznīca, ja? Zināma grāmata? Ir redzēts, jā? Šito drīkst lasīt. Ja tur ir iekšā burti, viņi domāt lasīšanai. Nu lūk. Tiem, kas nav lasījuši, un lielākā daļa saprot nav lasījuši, jo uz man skatās, par ko viņš runā. Es jums izstāstīšu. Kad Izraels gāja ārā no Ēģiptes, Dievs viņu izveda, kā Bībele rakstīts, ar varenu roku, ar lielām zīmēm un brīnumiem. Amen? Bībele pat saka ar tādiem drausmīgiem brīnumiem. Amen? Varenā veidā vienkārši izveda. Un tā, kad viņš viņus izveda, viņi atnāk pie jūras, viņi patiesībā ir iesprostot, viņiem aiz muguras Ēģiptes karaspēks, un tad starp Ēģiptes karaspēku viņiem Dievs nostājās, ja patiesībā Dievs dod tumsu tur, vai kas tur bija, staps pa vidu bija. Pēc tam, kad viņiem jāiet pāri jūrai, Mūzes nostājās pie jūras, pa kreisi, pa labi, un ūdens stāvēja kā siena gar abām pusēm, viņi pārgāja pāri. Eģiptieši mēģināja to darīt, viņi aizgāja bojā. Amen? Tad, kad viņi bija pārgājuši pāri jūrai, tad Mirjama paņem tamburīnu un sāk dejot. Mēs izglābām, ir stulbi, eģiptieši nomira. 3 dienas vēlāk viņi pie Māras ūdeņiem jau gaudo, viņš mūs izved iznīcināt. 2 mēneši vēlāk, 15 dienas vēlāk, viņi saka, mēs esam bijuši Eģiptē pie gaļas podiem, pie šitādiem podiem, pie visādiem podiem. Un te mums jānomirst badā. Dievs viņu kurnēšana redzams dod mannu. Tā nav tauta, kas uzticās Dievam. Tā nav tauta, kas uzticās Dievam. Viņa neusticība izauga līdz kulminācijai, kad vajadzēja iet apsolītajā zemē, tāpēc, ka viņiem nebija paļāvības uz Dievu. Tāpēc es saku, ka viņiem nebija patiesa pieķeršanās Dievam. Amen? Kā es to zinu? Tāpēc, ka Bībele saka, kad jūs esat man kalpojuši, jūs staipījāt līdz sava Dieva romfana zvaigzni visu laiku tuksnesī. Tā ir rakstīts Bībelē. Viņu sirds nebija pieķērusies Dievam, no visas sirds, no visa spēka. Rezultātā viņi nespēja būt nepaklausīgi, neusticami. Nepaklausīgi, neusticami. Tad, kad tu īsti neusticies, nekad tam nesakos nekāda nopietna paklausība. Amen? Tāpēc vēlns, ko viņš dara? Viņš mēģina graut cilvēku ticību un paļāvības Dievu. Amen? Kāds jums domas ienāk galvā? Šodien noteikti lauzīs kaklu. Šitā ir tā diena, kad Dievs tev pārbaudīs un lauzīs tev kaklu. Šodien točni ir nesvētākā diena. Šodien tas kungs ir nolēmis tevi spīdzināt ar dažādām mocībām.
Visus citus jau Dievs svētī, bet tev viņš noteikti nesvētīs. Redz, tā slimība, kas bija kaimiņienei. Viņai pārgāja. Es došu tev vēl jaunāk, tev nepāries. Pārējās domas jūs varat paši pielikt klāt. Pārējās domas varat pielikt paši klāt. Amen? Kas notiek? Ja tu neesi pareizās attiecībās ar Dievu, pilnībā atdevis savu dzīvi viņam, tava uzticība viņam sāk klibot. Tava uzticība viņam sāk klibot. Tava uzticība viņam sāk klibot. Un ja no sākuma tā ir čīkstēšana pie ūdens, pēc tam maizi tev vajag no debesīm, lai krīt, tad pēc tam, kad Dievs tev būs devis apsolījumu, diez vai tu varēsi ieiet, jo tu viņam neusticēsies. Bībelē rakstīts, ka taisnais no ticības dzīvo, ne? No savas pārliecinošās ticības dzīvo. Skaties, kas notiek tālāk. Pirmais, ko es gribu jums atgādināt. Attiecības ar Dievu ir pamatā visam. Amen? Manas attiecības ar Dievu ir pamatā visam. Bet tad, kad man ir attiecības ar Dievu, attiecības ietekmējās no manas uzticības Dievam. Ja nav uzticības, nebūs patiesu attiecību ar Dievu. Amen? Ja nav uzticības, nebūs patiesu attiecību ar Dievu. Otra atziņa, ko es sev atzīmēju no tā, ko es lasīju. Uzticība Dievam nodrošina paklausību. Uzticība Dievam nodrošina paklausību. Amen? Uzticība Dievam nodrošina paklausību. Mēs daudzi esam lasījuši raksturvietu. Es pārteicos. Daži no jums, kas ir lasījuši šo raksturvietu, jo es saprotu, ka ne visi lasa. Kad Pēteris teica, viņš saka, kungs, mēs visi naktī esam zvejojuši, nekā nav, bet uz tavu vārdu es gribu iemest tīklus. Un viņš iemeta tīklus un izvilka zivis. Atcerieties? Ja? Viņš pārliecinājās, pārbaudīja uz tā kunga vārdu, viņš to izdarīja. Ja viņš nebūtu redzējis, nebūtu dzirdējis sludināšanu, kur viņš klausījās, es domāju, ka viņam uzticības nebūtu bijis. Viņš varēja uzticēties, jo viņš bija dzirdējis Jēzus Kristus sludināšanu. Uzticība Dievam nodrošina paklausību. Kas vēl ir? Uzticība un dievbijība iet roku rokā. Uzticība un dievbijība iet roku rokā. Nopietni. Skaties par Izraēlu. 4. mūzes 14. nodaļa 3. un 4. pants. 4. mūzes 14. nodaļa 3. un 4. pants. Un kāpēc tas kungs mūs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? Kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupījumu? Vai nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti? Un tie runāja cits uz citu, celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Dzīvē vienmēr pienāks situācijas, kad jūsu prāts jums saka, vieglāk ir darīt tā, kā es zinu. Ja? Vieglāk ir darīt tā, kā visi dara. Ticība saka, vajag paklausīt. Nekad nebūs paklausības, ja nebūs uzticības Dievam. Jo Dievs neko viņiem vēl nav iedevis. Dievs tikai saka, es iedošu. Es jums iedošu. Un lai varētu dabūt to, ko es jums esmu solījis, jums ir jāiet un jāpaņem. Bet viņi nav spējīgi iet, jo viņi neuzticās viņam. Pie pirmās sarežģītās situācijas viņi saka, dabūsim citu un iesim atpakaļ tur, kur mēs zinām. Amen? Vai tad Bībelē nav rakstīts, kas iztur līdz galam? Bībelē rakstīts, kas iztur līdz galam. Amen? Cilvēki atkal un atkal sarežģītās situācijās neuzticās Dievam, pat tie, kas lūdz Dievu. Saka, kungs, Dievs palīdzi. Un mēs tālāk par to runāsim. Bet viņi tajā pašā laikā paralēli spēr soļus, kas liecina, ka viņi Dievam neuzticās. Viņi Dievam vispār neuzticās. Ka viņi Dievam vispār neuzticās. Jo uzticība Dievam, es vēlāk runāšu, kur viņi izpauzās un kur parādās. Skaties, paklausības vietā viņi paši izvēlās lemt savus ceļus. Kaut jūs visu to pierakstīt kaut kur. Paklausības vietā viņi izlēma paši lemt savus ceļus. Halo, amen? Dievs teica, ka viņam patīk nevis upuri, bet kas? Bet paklausība. Amen? Paklausības vietā viņi izvēlas paši lemt savus ceļus. Jūs zināt, kā Izraels beidza? Nomir tūkstnesī. 20 gadu vecāki, visi nomir tūkstnesī. Skaties vēl vienu raksturvietu. Jeremija 22:24. Jeremija 22:24. Jo es jūsu tēviem tanī dienā,
kad es tos izvedu no Eģiptes zemes, neko nenoteicu. Nedz pavēlēju par dedzināmiem un kaujamiem upuriem. Patiešām, tad, kad tikko kā Izraels bija izgājis ārā no Eģiptes, Dievs viņiem teica, lai viņi klausa viņu vārdam. Bauslība nāca pēc tam vēlāk. Bauslība tika dot uz Sinaja kalnu. Bauslību Dievs izskaidroja vēlāk. Bet pirmā pavēle, ko viņš deva viņiem, tikko kā viņi izgāja ārā. Bet es tiem devu šādu pavēli. Klausiet man balsi, tad es būšu jūsu Dievs. Un jūs būsiet mana tauta. Amen. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu Dievs. Un jūs būsiet mana tauta. Amen. Jaunā Dievijā rakstīts, ka Dieva bērni ir tie, ko vada Dieva gars. Amen. Kas klaus Dieva gara balsī. Amen. Skatāties, uzticība Dievam nodrošina paklausību. Mēs gribam klausīt Dievam, un mēs bieži vien gribam, es sasprindzināšos un paklausīšu. Nesasprindzinies, meklē uzticību Dievam. Uzticība Dievam vairojās tieši atbilstoši tam, cik ciešās attiecībās tur viņi atrodies. Amen? Cik ciešās attiecībās tur viņi atrodies. Amen? Cik ciešās attiecībās tur viņi atrodies. Amen? Ja Emīlija izdomā no rīta, ka man viņa jāpaņem opā, viņa nekad neprasa man, kā tu šodien. Viņa nenāk klāt man, nenāk tā, saka, rokas pataust, vēl kaut ko, ja? Viņa ir no bērnības pieradusi, ka es viņu varu pacelt. Nu, viss. Viņa gan vēl nezina, ka pienāks brīdis, droši vien, ka es nevarēšu vairs. Ja? Tai pašā laikā pamēģiniet paņemt uz rokām kādu bērnu, kurš jums neuzticās. Viņš sāk bļaut un skriet pie mammas. Jūs nevarat viņu paņemt uz rokām, jo viņš jums neuzticās. Viņam ir bail no jums. Kāpēc? Viņai nav bail no manis. Viņa katru dienu man redz. Ko viņa baidīsies no manis? Viņa vēl man izstāsta, kā man jādzīvo, jo viņai nav bail no manis. Tāpēc, ka mums ir attiecības, viņa pazīst. Viņa zina. Ja tev nav attiecības ar Dievu, ja tu maz ar viņu runā, ja tu īsti viņu nepazīsti, vārds nenonāk tevī, nākamais solis būs. Tu nespēsi īsti viņam uzticēties. Ticība nāk no kurienes? No sludināšana no Dieva vārda. Patiesībā ticība nāk no Dieva vārda. Pareizi, amen? Ja tu viņam īsti neusticies, tu nemūžam nebūsi paklausīgs. Nekad. Tu nespēji saņemties uz paklausību Dievam, jo Dievs sagaida no tevis paklausību pilnīgi visām. Un lietās, kur tev liekas, ka nav vērts nemaz klausīt. Pārdabiskās lietās. Skatāties ar to Izraēlu, kurš nav attiecībās ar Dievu, kurš neusticās Dievam. Bet es tev devu šādu pavēli. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūs Dievs. Un jūs būsiet mana tauta. Staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, lai jums labi klājas. Bet tie man neklausīja un savas ausis neatvēra. Tie staigāja pēc savas ļaunās sirds padoma un pagriez man muguru un nevaigu. Tāpēc tad, kad viņiem vajadzēja iet iekarot, viņi negāja. Un tad, kad viņiem nevajadzēja iet iekarot, viņi gāja. Amen? Jo viņiem nav attiecības ar Dievu. Viņi neusticās viņam. Ja viņu attiecības ir tik paviršas, ka viņi neusticās viņam, un rezultātā viņi nespēja būt paklausīgi. Tikko kā viņi ir paraudājuši. Viss ir nokārtots. Māras ūdeņi palika saldi. Manna un viss pārējie brīnumi un viss tā tālāk. Mūzes uzrāpjās kalnā. Uzkāp kalnā. Uguns, dūmi, Dieva godība, viņi stāv. Viņi ir tā pārbijušies, ka viņi saka, raksnēs, mēs aiziesim bojā. Dievs saka, pilnīgi pareizi, tā ir žog, lai viņi te nevazājās, nomirs vēl kāds. Jūs stāvat pie kalna, uz kur ir Dieva godība, tā Dieva, kas jūs izved no Ēģiptes. Paiet 40 dienas, Mūzes nav nokāps lejā. Pat 40 dienas vēl līdz galam nav pagājuši. Ja viņi saka Āronam, kur tavs Mūzes pazud, mēs nezinām. Tas Mūzes, kas mūs izved no Eģiptes zemes. Tā tur rakstīts. Kur ir tas Mūzes, kas mūs izved no Eģiptes? Mēs nezinām. Ziks ir Ārona, uztais mums citu dievu. Un ko viņi taisa? Viņi taisa teļu, viņi taisa pēc Eģiptes dievu paraugu. Viņi taisa pēc, viņi pat upurē savu zeltu, izņem no ausīm ārā zeltu, ar kuru Dievs viņus nosvēdīja. Sabāž sakausē, uztaisa govi un sāk plītēt. Mūzes saka, tur ir kartroksnis. Viņš saka, ne, tas nav kartroksnis. Dievs saka, tur uzdzīvošana notiek. Viņu sirds nebija pieķērusies Dievam pie pirmās
grūtību situācijas, viņi bija gatavi ņemt citu vadītāju, iet uz Ēģipti. Viņi bija gatavi uztaisīt savu citu dievu. Un rezultātā, kad vajadzēja paklausīt, viņi nespēja paklausīt. Jo viņiem nebija attiecības, trūka uzticības, kas sekas tam, un līdz ar to viņi nespēja paklausīt. Amen. Cilvēki reizēm brīnās, kāpēc tik grūti ir atrast laiku parunāties ar Dievu, kāpēc tik grūti ir palasīt Bībeli. Un tāpēc, ka Velns zina, ka ja tev būs attiecības ar Dievu, tu viņu pazīsi, tu viņam uzticēsies, un rezultātā tu būsi paklausīgs. Ja tu būsi paklausīgs Dievam, tad Velnam tu sagādās galvas sāpes. Kamēr tu esi paklausīgs savam sirdsprātam, Velnam nekādas problēmas ar tev nav. Arī nevar būt, un nekad arī nebūs. Glābšanu jau tu neesi pazaudējis. Dieva bērns tu esi. Bet, kā latvieši saka skaidri latviski, mala efektīvnī. Tiem, kas nesaprot latviešu valodu iztulkoši, maz efektīvs. Tuvu nullei. Nespējīgs kaut ko mainīt. Zini, kāpēc nepaklausība ir sarežģīta lieta kā buršanas un zīlēšanas grēks? Tāpēc, ka nepaklausība noliedz Dievu kā kungu. Halo, dzirdat mani? Nepaklausība noliedz Dievu kā kungu. 7. reizi. Attiecības ar Dievu ir viss pamatā. No jūsu attiecībām ar Dievu lielā mērā ir atkarīga jūsu uzticība Dievam. Kad klibo uzticība un attiecības, tad nekad nebūs pilnas paklausības. Ja nav paklausība, tas nozīmē, ka Dievs netiek uzskatīts par kungu. Un zināt, kā ar to kungu ir? Ja viņš ir jūsu kungs 55 dienas no vietas, un 56. dienā jūs viņam uzmetat muguru un griežaties prom. Un Dievs saka, no 55 dienas atsver vienu. Nē, neatsver. Tev tā viena diena vienalga jānožēlo un jāsaka, kungs tēvs piedod, ko man darīt tālāk. Amen. Kungs tēvs piedod, ko man darīt tālāk. Skaties 3. lieta, ko es sev pierakstīju kā atziņu. Neizmainīta attieksme rada jaunu nepaklausību. Neizmainīta attieksme rada jaunu nepaklausību. Es jums no sākuma teicu, ka nepaklausība sakņojas mūsu attiecībās ar Dievu. Un uzticība un attiecības, es pat viņas nevaru atdalīt, tas ir kopā. Tās ir divas lietas, bet viņas ir kopā. Viņas ir kopā. Ja nav šo patieso izmaiņu manā attieksmē pret Dievu, tad tas radīs jaunu nepaklausību. Amen, diemžēl tā būs. Skaties, ko Izraels saka. Tā vietā, viņi tikko kā ir teikuši, tiekam vaļā no šitā visa, atradīsim citu un iesim atpakaļ uz Ēģipti. Faktiski atgriezīsimies verdzībā. Tā vietā, lai uzdotu pareizo jautājumu un teiktu, kungs, ko tu gribi, lai mēs darām? Viņi vienkārši saka, mēs iesim. Viņu attieksme nav mainījusies. Tieši tāpat, kā viņi izlēma neiet, viņi paši izlēma iet. Halo, kāds man dzird? Nesakiet, ka viņi taču gāja Dievam klausīt. Viņi negāja Dievam klausīt, viņi darīja to, ko gribēja, tāpat kā pirms tam. Nekāda attieksme nebija mainījusies. Pareizais jautājums ir, kungs, ko man būs darīt? Kas man tagad ir jādara? Es esmu bijis nepaklausīgs. Amen, halo, dzirdat? Viņu sirds ir prom no Dieva, tāpēc viņiem nerūp attiecības ar Dievu. Viņi grib formāli izpildīt to, ko Dievs ir prasījis. Ķipā aiziet uz baznīcu, uzliks svecīt, lai viss ir kārtībā. Halo, kāds man dzird? Un Dievs saka, ka formāla rīcība bez sirds izmaiņām nenodrošina paklausību Dievam. Tāpēc izrēliešiem vajadzēja teikt, nevis mēs iesim, izrēliešiem vajadzēja sākt ar vārdiem, mēs klausīsim. Vēl labāk, ja viņi būtu prasījuši Dievam, ko mums būs darīt. Ko mums būs darīt? Tas ir labs atgriešanās sākums. 5. Mūzes 1. nodaļā 42-44 jums atgādināšu. Tad tas kungs man sacīja, saki viņiem necelieties un nekarojiet,
jo es vairs neesmu jūsu vidū, ka jūs netiks savu ienaidnieku sakauti. Atcerieties, ko viņi teica? Ņemam jaunu vadītāju un ejam apkaļ uz Ēģipti. Amen? Viņi ir sarāvuši attiecības ar Dievu. Viņi ir sarāvuši attiecības ar Dievu. Viņi saka, ne, mēs darīsim, kā ir pareizi. Bet, kad es jūs brīdināju, jums to sacīju, tad jūs neklausījāt un pretojāties tā kunga pavēlēji. Jūs kļuvāt pārgalvīgi un devāties kalnos, un rezultātā viņus sakauj. Tad amorieši, kas dzīvoja kalnos, gāja jums pretī un vajāja jūs, kā bites to dara un kā jūs Seirā līdz pat Hormai. Iesai 58:2. Tu iztaujā man ikdienas, it kā tie vēlētos izprast manus ceļus. Kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dievu patiesību, kas nav noliegusi sava Dieva tiesības un prasa no manis taisnīgu tiesu. Skatieties. Paklausība ir paklausība tikai tad, kad Dieva tiesības tiek ņemtas vērā. Šie cilvēki ikdienas lūdz Dievu. Primitīvi izstāstīšu. Kādreiz 90. gados jokojās, tur tikko kā sākās iešana cietumā. Tur kalpo cilvēki gāja, jokojās un stāstīja, ka sēž Zeks cietumā apvainojies. Dievs nav viņu klausījis. Viņš bija gājis laupīt, zakt kaut ko, aizbraucis uz baznīcu, dabūjis svētību, palūdzies par svētību, un vienalga noķēra ielikt cietumā. Apvainojies uz Dievu, Dievs viņu nesvētīja. Kas tā pa darīšana? Es biju baznīcā, nosvētīju. No manas dzīves, man kādreiz bija labi pazīstams cilvēks, un es viņu tagad daudz gadus neesmu redzējis. 90. gados viņam bija savu brigādu Maskavā. Tāda saudabīga brigāda. 90. gados bija brigāds. Un brigadieri bija, un kaut ko viņi tur ņēmās. Un viņam bija savu brigādu, un viņš, kā jau brigadieris, tika tajā laikā pie jauna Ford Taurus, nopirka, atveda no ārzemēm. Ko viņš izdarīja? Viņš aizbrauca, nosvētīja, salēja virsū svētos ūdeņus un vispārējo. Bet viņš bija brigadieris, zin kā? Brigadieris tāds, no tiem, kam darbam vajag Kalašņikovu bagažniekā. Viņam patiešām, es nejokoju, gudvārds. Es nebiju viņa brigādē, nestieties uz mani, es vienkārši viņu personīgi zināju, pazinu un tā tālāk. Un viņš uz to mašīnu samauc tā, ka viņu vajadz izmest ārā. Es atzīstos godīgi, es savā sirdī nopriecājos, es domāju, rekā tomēr, laikam nepalīdzēja, ja? Jūs varat rūkt no rīta līdz vakaram, un ja jūs esat brigadieris brigādēs, kuras 90. gados strādāja, darot lietas, ko Dievs neatbalsta, jūs nevarat cerēt uz Dievu svētību. Amen? Zini, ko nozīmē Dieva tiesības? Dieva tiesības nozīmē, ka viņš teica, ka zads lai vairs nezog. Es upurēšu tev. Sauls saka, es paņēmu govs priekš tevis. Kas Dievam govs trūkst, kas viņš badāja? Viņam ko ēst nav ko? Mēs tās labākās govs tev paņēmām. Liecies mierā, viss ir viņa. Dievs teica, neaiztiec neko. Un viņš aiztika. Zini, ko tas nozīmē? Ka Sauls ir pārkāpis Dieva tiesības. Un Saula lūkšanās, jo Sauls gatavojās upurēt. Viņam vajadzēja sagaidīt Samuelu, bet viņš gatavojās upurēt. Saula upurim nav nekādas jēgas. Sauls vienkārši pārkāp Dievu vārdu. Turpina pārkāpt Dievu vārdu, un viņam atņem viņa valdīšanu. Ir rentie cilvēki kristīgajā baznīcā, kas apvainojās uz Dievu, tāpēc, ka Dievs neklaus viņu lūkšanas. Atjaunojiet Dievam viņa tiesības. Atjaunojiet Dievam viņa tiesības. Atjaunojiet viņu varu savā dzīvē. Pavisam vienkāršā veidā. Laiks atgriezties pie Dieva no sirds. Amen. Paklausība Dievam nav upuru skaitā, bet patiesās tiesībās, ko viņam atļauj. Kā dzīvo Izraels? Izraels dara, ko grib. Izraels dara, kā grib, un Izraels dara, kad grib. Viņi neiedziļinās tajā, ko Dievs grib. Dievs sagaida no tevis un no manas paklausību. Halo, dzirdat mani? Dievs sagaida no tevis un no manas paklausību. Attiecības, uzticība un paklausība. Kopā šie trīs veido citu vārdu, dievbijību. Dzirdat mani? Attiecības ar Dievu, uzticība Dievam un paklausība viņam kopā veido citu vārdu,
dievbijību. Jo tie, kas Dievu bīstās, tie klausa viņam. Tie uzticās viņam. Tur Dieva tiesības netiek nekādā veidā pārkāptas. Kas prasa no manis taisnības tiesu un gaida nepacietīgi, ka Dievs tai tuvosies. Es eju uz baznīcu, es lūdzu. Malacis, es tev paprasīšu, vai tu klausi viņam. Bībele saka, nemelojiet, bet runājiet patiesību viens ar otru. Nu, neiesim pie tiem, kā cilvēks saka, lielajiem sarakstiem, vai pa mazajiem parakņāsimies. Kungs! 6 lūkšanas, 3 stundas, halleluja! Nedzirdēju. Laikam viņš man nemīl. Atjauno viņa tiesības. Sāc runāt patiesību. Atjauno viņa tiesības. Sāc runāt patiesību. Bībele saka, ka zadis, lai vairs nezog. Man turpināt tālāk visu sarakstu vai pietiks ar ievadu? Lai saprastu, par ko es runāju. Atjauno viņa tiesības. Atjauno viņa tiesības. Tiem, kas uztraucās, ir lietas, kuras jūs tomēr nevarat atgriezties pagātnē un vairs izlabot, bet jūs varat pārtraukt darīt to, ko jūs esat iesācis darīt. Tu vienmēr vari pārtraukt darīt to, ko tu esi iesācis darīt. Tu vienmēr vari nožēlot un teikt, Dievs, visu vairāk nē. Es turpmāk darīšu tā, kā tu sagaidi no manis. Amen. Jūs skaties, kur bija bēda. Izraēls gribēdams ar savu galvu nedarīt to, ko Dievs sagaida. Ja viņi būtu pa īstam gribējuši klausīt Dievam, viņi būtu meklējuši Dievu prātu. Viņi būtu zemojušies Dievu priekšā un teikuši, Dievs, mums jāzina, ko tu gribi no mums, kas mums ir jādara. Zinot Dievu, kas ir bezgals žēlsirdīgs, man pat ir aizdomas, ka viņš būtu viņiem piedevis tā, ka viņi būtu ielidojuši absolūtā zemē ātrāk, nekā viņi spēja noskaidīt līdz 3. Tikai viņi savā sirdī jau bija sarāvuši attiecības ar Dievu. Jau pie teļa viņi sarāva, un viņi turpina atrasties tādā attieksmē. Viņa attieksme nebija mainījusies. Gribat, lai Dievs svētī? Nemainiet lūkšanu skaitu, mainiet savu attieksmi. Es nerunāju par tiem, kas nelūdz Dievu, tas ir izstāsts. Bet, ja tu esi Dieva bērns, tu tuvojies Dievam, maini savu attieksmi. Maini savu attieksmi. Agri kā attieksmi maina? Es pateikšu, kā attieksmi maina. Iebrien baznīcā. Es saprotu, ka daži vispār nezinu, ko es runāju. Iebrien baznīcā. Tas var jāiet uz beigām. Tik tālu negribu iet. Baigi tālu jāiet. Šausmas. Kurā brīdī kamera vēl redz mani, jā? Vēl redz, jā? Saka, kad vairs neredz. Vēl redz, jā? Vai tā nevar iet, jā? Iebrien baznīcā. Nobliezies uz ceļiem. Izvelc lielu dūri. Neekauties un sit pa krūtīm un saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Kamēr to neizdarīs, tavu attieksmi nemainīsies. Kamēr to neizdarīs, tavu attieksmi nemainīsies. Kamēr nemainīsies tavu attieksmi, tavu uzticību Dievam klibos. Ja klibos tavu uzticību Dievam, klibos tavu paklausību viņam. Amen? Tāpēc mans jautājums ir tev, cik tu esi viņam paklausīgs? Nē, es tev neprasīšu, cik tu lūdz Dievu, cik bieži nāc baznīca. Es tev prasu, vai tu esi viņam paklausīgs? Vai Dievam ir tiesības noteikt tavu dzīvi? Ir vesels bars kristieši, kur Dievam nekādas tiesības nav. Viņa tiesības tiek ignorētas. Viņa tiesības tiek nostumtas malā. Grib baudīt svētību. Atjauno Dieva tiesības savā dzīvē. Atjauno Dieva tiesības savā dzīvē. Garīgie cilvēki to lieto tādu vārdu. Viņi saka, altāris tam kungam, uz kura viņš sēž, tronis tavā dzīvē. Atjauno Dievam tiesības. Atjauno Dievam tiesības. Uztur attiecības ar viņu. Vairosies tavu uzticību, un tu būsi paklausīgs tam kungam. Amen. Un tad es teikšu tā, kā nevajadzētu man teikt, tad Dievs vien zina, cik liela būs tava apsolītā zeme un tā kunga svētība tavā dzīvē. Jo es to nevaru noteikt. Es pat to nevaru izmērīt. Es nevaru noteikt, nevaru izmērīt, bet Dievs ir izmērījis, viņš zina, viņš ir noteicis svētību. Viņš ir paredzējis svētību. Un nemāniet sevi. Es esmu Dievam paklausīgs. Es iegāju veikalā, es dzirdēju tā kunga balsi, nopērs 3 sardeles, es nopirku, es esmu paklausīgs. Un tad tu pieeji pie kases, un pārdevēji tev netīšām izdod 10 eiro vairāk, un tu redzi, ka viņi izdod 10 eiro vairāk. Un tu saki, vai tas kungs man ir svētījis? Ne, tu tikko kā kasierē nozag 10 eiro.
Tu tikko kā kasierē nozag 10 eiro, un tu esi nepaklausīgs. Kā es nopirku sardeles? Nē, tu esi nepaklausīgs, tu Dievu taisnību aizliedz savā dzīvē. Tikko kā tu liedz Dievam tiesības būt taisnam tavā dzīvē. Klausties, mīļie cilvēki. Varbūt vēl kādu dienu es atradīšu kādu beigo mīlestības prediķi, bet es domāju, ka šis ir lielākais mīlestības prediķis, kādu viens var izstāstīt. Ev. Jo tik līdz tu atjaunos Dievu taisnību savā dzīvē, pilnā mērā, un tiem, kam ir Dievu taisnība jūsu dzīvē, jūs sakat viņam paldies par to. Tā ir dāvana, tas nav nopelns. Dievs ir parūpējies, lai viņa taisnība būtu mūsu dzīvē. Ļaujieties, un Dievs jūs svētīs. Nopietni. Cīnieties un zaudēsiet. Es par attiecībām ar Dievu runāju. Ļaujieties, un Dievs svētīs. Cīnieties, un jūs zaudēsiet. Āmen. Nu tā, mīļie karavīri. Tagad ir jāizdara kaut kas, ko es jums te mēģināju parādīt. Es gribu, lai tu nevis saki, kungs, es darīšu, bet lai tu pasaki vispirms tēvs, ja es neesmu darījis, piedod kaut ko, ja nā. Tie, kas nav darījuši, zin, ka viņi nedara. Jūs sakat, tēvs, piedod, un dod man drosmi, uzticību tev, lai es darītu. Lai es darītu to, ko tu no manis sagaidi. Kad tu gribi, kā tu gribi, un jebkurā veidā un laikā. Amen. Dieva svētības stāv jums aiz muguras. Liela varena. Bet Dieva svētībai, es drīkstā tēlēn teikšu, ir īsas kājas. Viņi nevar pārlekt pāri jūsu augstajai galvai. Zin, kā Dieva svētība var dabūt savā dzīvē, tā, ka tu viņu var redzēt? Vai galvu noliek Dievu priekšā? Āmen. Jo Dievs pazemīgiem parāda žēlstību. Āmen. Āmen. Un tad man viss būs zeltā. Nē, nebūs viss zeltā. Dzīvē ir arī bēdas un pārbaudījumi. Āmen. Ne par to ir runa. Bet es runāju par to, ka tavā dzīvē piepildīsies Dievprāts. Āmen. Tavā dzīvē piepildīsies Dievprāts. Un no mazefektīva kunkuļa, kas veļās uz debesīm, tu pārvērtīsies par normālu Dievu karavīru, kas iekaro, kas iegūst un kas bauda svētību. Āmen. Tēvs, tev pateicos par tavu žēlstību. Kungs Dievs, es lūdzu vispirms par tavu Izraēlu tautu, Dievs, kur tavā vārdā rakstīts, ka viņu atmešana ir devusi iespēju mums nākt pie tevis, un es tev par to pateicos, Dievs. Bet, kungs, par visiem šiem smagajiem piemēriem, kurus mēs redzam viņu dzīvēs, Dievs, es tev pateicos, Tēvs, ka mēs varam mācīties, Dievs, un es tev lūdzu, kungs, Dievs. Tēvs, es negribu nest pašizdomātus upurus. Es negribu darīt lietas, ko es izdomāju, kas dod gandarījumu man, Dievs, kas ir no manas galvas, Tēvs. Un es tev lūdzu, kungs, Dievs, ka tu ar savu svēto garu man uztur attiecībās ar sevi. Es tev pateicos un es tev lūdzu, kungs, Dievs, tavs prāts, lai notiek, Dievs. Es lūdzu, mūžīgais Tēvs, ikvienu reizi, kad es esmu pārgalvībā domājis, ka es zinu, saprotu un neesmu klausījis tev un esmu darījis, Tēvs. Es tavs draudzes priekšā, kungs, pilnīgi, Dievs, atklāti saku, Dievs, man vajag, lai tu man piedod, Dievs. Kungs, es gribu, Dievs, ikreiz, kad es darīt to, ko tu no manis sagaidi, Tēvs. Un es tev lūdzu, lai tavas pavēles, kas ir tavā vārdā, jau skaidri rakstītas, Dievs, lai viņas manā dzīvē var redzēt, kungs. Lai viņas manā dzīvē var redzēt, varnais Tēvs. Un es lūdzu par taviem bērniem draudzē, Dievs. Es zinu, ka tu piedod visus grēkus un dziedē visas vainas, Tēvs. Bet es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs, Dievs. Lai nevienā nepaliek tāda pārgalvība kā Izrēlā, Dievs. Lai nevienā nav tāda stūrgalvība kā Izrēlā, Dievs. Un lai tavu bērnu dzīvēs, Dievs, tavu taisnība ir pilnā mērā, kungs, Dievs. Pilnā mērā taisnība, mūžīgais Dievs. Jēzus Kristus vārdā, kungs, es pagorinu tavu vārdu un svētīju, Dievs. Āmen.